Paldies, Ilze. Pagājušajā gadā pēc fóruma dažas dāmas man nāca klāt un teica, mums ir pilnīgi vienalga, kas tur nākamgad būs uz tās skatuves. Mēs nāksim tik un tā. Bet es pieļauju, ka daļai nav vienalga, tāpēc šis ir tas brīdis ļoti tradicionāli. Kad mēs vispirms paskatāmies, kādas mēs bijām šogad, un tad es jums ieskicēšu zināmos lektorus nākamajā gadā un galvenais datumu, kuru jau šobrīd vajag ielikt kalendāros. Šogad mēs esam 3000, es nebaidos šī vārda, Latvijas foršāko sieviešu. Savukārt tiešraidē, jā. Savukārt tiešraidē mūs šogad vēroja un joprojām vēro 120 000 sieviešu un vīriešu. Jā. Un starp citu, tieši no vīriešiem ir ļoti daudz komentāru, ka viņi šodien ir ļoti daudz jaunu uzzinājuši par sievietes seksualitāti, par to, ka izrādās, ka viņai ir arī jāgrib, ne tikai jādara, un tā tālāk. Protams, lielu paldies, es gribu teikt, katrai no jums, kas šodien ir šeit, jo tikai mēs kopā radām tos svētkus. Jo, kā jau esmu teikusi iepriekš, ja tas stāvētu uz skatuves kā vakarā, un tur neviena nebūtu, tad tas nebūtu nekāds fórums līderi un te nebūtu nekādas sieviešu svētki. Tā kā šis ir tas brīdis, kad es aplaudēju jums par to, ka jūs veltījāt veselu dienu pavadīt šeit Ķipsalā kopā ar mani, ar mums un ar jums visām. Un, protams, paldies arī mūsu partneriem, kuru stendi, es pieļauju, ir izpirkti tukši, un kuri ir lielā mērā atbildīgi par to, ka šādi svētki arī var notikt. Bet nu gan, fórums līderi 2025. Mēs jau aizsākām sarunu par to, kas ir mana cilts. Un nākamgad uz fórumu skatuves kāps divas pavisam jaunas dāmas, lai pastāstītu, kā viņas redz savu cilti, kā viņas redz savu nākotni, ko viņas sagaida varbūt no mums. Tās paudzes, kas jau šeit ir ilgi, dara lietas, dara darbus, vai mēs esam iekļaujošas, vai mēs esam atbalstošas. Mēs nākošais gadā aicināsim divas aizrautīgas studentas, ļoti patriotiskas meitenes, Annu Dobeli un Annu Pigozni, kuras mums pastāstīs savu sajūtu par to, kā viņas redz šo cilti, šo zemi un kur viņas redz savu nākotni. 3 burvīgas, absolūti harizmātiskas sievietes nākamgad kāps uz skatuves. Baiba Strupiša, kur stāstīs par konfliktu anatomiju. Jo izrādās, katrs konflikts no kaut kā rodas. Nav tā, ka viņš vienkārši ir. Un ja mēs varam izņemt kādas sastāvdaļas, varbūt, ka konflikta nemaz nav. Stela Lapiņa, kur ir milzīgi uzņēmumu valdes priekšsēdētāji. Viņas pakļautībā ir vairāk nekā 2500 cilvēku. Un kā to var dabūt gatavu? Īpaši nākot no meitene no laukiem, kurai varbūt pat nebija tādu ambīciju sākotnēji. Un kā tas ir savienojams ar ģimeni, ar vīru, ar bērniem, jo katrai maizītei ir sava garoziņa. Irīna Pigozne arī nākamgad kāps uz šīs skatuves. Absolūti fantastiska, šarmanta, sievišķīga un harizmātiska. Sieviete, kur nāc tieši par to, kas ir tas sievišķais spēks un par to, kā mēs maināmies. Un mainās tās lietas, ko mēs sagaidām un ko mēs arī varam dot viens otram. Arī nākamgad uz skatuves būs kungi. Pēc ovācijām es sapratu, ka šogad bija labi un būs vēl. Un viņu viedoklis, protams, mums ir ļoti svarīgs. Vēl jau vairāk, ja tie ir tādi kungi kā seksologs, seksopatologs, pāru terapeits Arturs Šulcs un Kārlis Turšinskis, kurš zinās, kā turēt roku uz pulsa, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, kardiologs un RSU profesors. Nākamgad parunāsim arī par tām sievietēm, kurām vairs nav 20, par to, kā mainās sieviete. Par to mēs jau tūliņ runās arī doktora Tirāna. Bet nākamgad par to, kā gūt prieku, spēku, enerģiju un kā būt absolūti vitālai un šarmantai
jebkurā vecumā. Divas kolosālas sievietes, kuras, es domāju, pat īpaši iepazīstināt nevajag, Ieva Plauda un Žanna Dubska. Būs vēl 3 absolūti fantastiskas sievietes uz nākamā gada skatuves, kuras pastāstīs par saviem dzīves ceļiem, par to, kā dažādi pārdzīvojumi un grūtības padara mūs stiprākus un veido mūs par to, kas mēs esam. Un tās būs Liena Cipule no Rikstena un Māra Upmana Holšteina. Un vēl pieteikšu 2 lektorus no nākamā gada programmas. Un tie ir ļoti zināmi, reizēm pretrunīgi vērtēti, bet ļoti, ļoti spēcīgi cilvēki. Un tie būs Sandra Kalniete un Andrejs Mediņš. Šie ir cilvēki, kuri pilnīgi neprātīgā kārtā ir piekrituši kāpt uz skatuves nākamajā gadā, jo viņi vēl nezina, ko tas nozīmē. Tu vari pajautāt šī gada lektoriem, kā viņi tur trīc un drab un cik ļoti ir jāgatavojas. Bet viņi te būs, un es ļoti ceru, ka būsiet arī jūs. Jo tradicionāli tieši šis ir tas brīdis, kad jūs jau varat rezervēt sev vietu nākamā gada fórumā Līderi. Tiekamies! Paldies!